Un, lai ķermenis varētu dziedināties, viņam ir jāsazemējās un jāienes enerģētiskā sistēmā balanss. Mani sauc Ināra Lisecka, es esmu enerģija kinezioloģe. Dalos zināšanās, kā mēs paši lielā mērā varam sev palīdzēt, kā arī vadu nodarbības un apmācības. Savas rokas ir mūsu dziedinošās. Tā mēs spējam ļoti daudz, mums nevajag nekādas papildus līdzekļus, tāpēc aicinu tās sabersēt, nokritam. Vidējos pirkstus uzliekat šeit, starp uzacīm un īkšķus pie zoda. Pārējie pirksti var brīvi laisties lejā pie sejas tur, kur jūs jūtat. Un mēs ar rokām esam izveidojuši tādu dimantu. Un mūsu enerģētiskā sistēmā ir daudz šādu dimantu struktūras, kurš šādā veidā mēs spēcinam. Tas palīdz ienest enerģētiskā sistēmā sabalansējumu, sazemējumu, kas savukārt ļauj ķermenim vieglāk, ātrāk atjaunoties un dziedināties, jo viss mūsu ķermenī ir. Ļaut šeit ievelpot caur degunu, izelpot caur muti. Un tas palīdz ieiet tādā dziļumā iekšā sevī, lai tas balansējums ieiet dziļāk, jo mums ir daudz enerģētiskie slāņi, daudz enerģētiskās sistēmas, gluži kā ķermenī ir asinsrites, gremošanas, limfātiskās sistēmas. Jā. Tāpat arī ir enerģētikā. Šādā veidā mēs palīdzam balansēt. Šis ir viens no daudziem veidiem. Un šī ir tāda degustācija, ko jūsu ķermenis spēj un var. Pamanat, kā jūsu ķermenis jutās. Iespējams, jums vajag nedaudz ilgāk paturēt, lai sajustu izmaiņas.